Pēdējo reizi mēs kameras priekšā ar Gintu Bisnieku, tagadējo Kurbada galveno treneri, bijām pirms daudziem gadiem. Man liekas, pat vairāk. Tā bija televīzijas spēle, es biju vienā komandā Gunāru Jakobsonu, Gints bija ar savu audzēkņu Jānis Spruktu. Rezultātu neatceros, un tas arī nav svarīgi. Tagad atkal, jau virslīgas šodienas uzvarētāju komandas trenerim jautājums īsi par spēli. Īsti par spēli mums izdevās uzspiest pretiniekam savu spēles manieru. Izdevās gūt vārdus, neļaut viņiem gūt. Tas arī visu, ko var pateikt par spēli. Ko vairāk? Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Šajā gadījumā ļoti vienkārši. Jo būtu jautājums pēc iepriekšējās spēles par Liepājas spēli, tad būtu sarežģītāk, būtu jāstāsta, kāpēc zaudējam. Bet tagad uzvar ir uzvar. Jā, bet pirmajā riņķī jūs zaudējāt viņiem Prizmai. Jā, pirmajā riņķī mēs zaudējām Prizmai, jo tā mums bija trešā spēle tikai. Tāda nopietna, mēs bijām 2 pārbaudas spēles ar Liepāju uzspēlējuši. Bijām tikai kaut kādas 12-13 reizes trenējušies, ko Prizma, protams, darīja visu jūliju pusi un augustu. Vienkārši mēs vēl nebijām noķēruši spēles garšu un nebijām arī optimālā fiziskā kondīcijā. Tagad par nedaudz globālākām lietām. Savulaik tika likvidēta treneru padomi. Sapcīt, es arī daudz rakstīju, ka vajag atjaunot. Evalds Grabovskis bija viens no aktīvākajiem. To atjaunoju, un to es no atjaunotās treneru padomas priekšsēdētājs. Ir atdeve šai padomē? Ja godīgi, tad nav tā, kā vajadzētu būt. Nav tā, kā vajadzētu būt. Jo, teiksim, ja iet runa par kaut kādu izlašu 18, 20 treneru izvirzīšanu, apstiprināšanu, tad to bez mums pilnīgi mierīgi tiek galā federācijas valde. Mums neviens to neprasa. Ko mēs piedalāmies bērnu jaunatnes čempionātu kalendāru, nolikumu izstrādāšanā, šādos sīkumos. Bet pa lielam tās lietas, ar kurām mums vajadzētu nodarboties, tās mums valde, kā saka, nedod. Viņi paši ir pietiekoši kompetenti un lieliski tiek ar šo jautājumu galā. Tā jāsaka, nav bez komentāriem. Tieši tā. Ja ir profesionāli cilvēki tādā līmenī, tad, un ja mēs paskatāmies arī par izlašu rezultātiem, tad viss ir kārtībā. Jā, tā jau atkal būtu nopietnāka saruna. Atgriežamies pie virslīgas. Protams, punktus zaudēt nedrīkst. Tomēr pagaidām priekšā ir Liepāja. Protams, ir play-offs. Protams, visi to zina, kad īstās spēles sāksies 10. martā. Protams, ka katrs grib būt čempionāta līderis, būt pirmajā vietā. Bet tās būs galvenās spēles. Kurbats pagājušo sezonu visu sezonu bija līderis, bet galā play-offā piekāpās šai pašai Prizmai, ar ko mēs šodien spēlējam. Un Prizma, cik es atceros, pat bija laikam 4. vietā izējot play-offā. Tā kā tas nav tas noteicošais. Nav noteicošais rādītājs, bet 4 dienās 2 smagas spēles, un tomēr fiziski jūs izstēties normāli. Bišķi tagad mēģinām pie tā strādāt, un acīm redzot, pušiem ir arī pietiekoši liels rūdījums, no viņu aktīvās sporta gaitām. Viņi pietiekuši profesionāli māku, atpūsties, māku saglabāt. Tā kā, es domāju, ka viss ir ok. Jūs uzvarējāt speciāli, lai kluba prezidentam būtu dāvana? Var teikt arī tā, bet mēs gribējām arī trešdien uzvarēt, lai būtu dāvana, bet tad nesanāca. Nekas galvenais, lai būtu uzvaras citās spēlēs. Es domāju, mēs šo sezonu tiksimies vēl nevienu reizi vien. Veiksmi tev! Paldies!